nu, pat no tādiem sīkumiem, ka tur varbūt nav tur jātērē laiks ceļam vai kaut kādas tādas lietas, lai gan varbūt labi, mums tā skola ir tuvu. Viņai ir, var regulēt pati savu laiku, viņai nav tur jābūt tur 7 augšā, 8 jāsēž vai kā. Viņa ļoti var saplānot pati savu laiku. Kā regulēt, vajag ilgāk pagulēt, var pēc tam izdarīt, var tur, vajag matemātikai tur, nezinu, stundu, nevis 40 minūtes var izdarīt, vajag mūzikai 10 minūtes, pietiek 10 minūtēm, nav jāsēž tur tās 40 minūtes, nav tur tādas lietas jādara tālmācībai. Tas, ka mums ir tieši, tā programma tik ļoti, viss tā tik labi salikti, visi tie materiāli, viss tik kompakti, tās arī tās tiešsaistes, mums ir laiks daudziem pulciņiem. Klātienes skolā viņi noteikti nevarētu tur 7 pulciņos, kā šobrīd, piedalīties. Viņa iet uz baseinu, uz rotām, uz keramiku un vēl varētu skaitīt. Viņa to visu grib, viņa to dara, viņa nepiegurst, nenogurst tā kā. Vēl uz piekdienas vakarā vēl ķīmijā darbojās, viss viņai notiek, un to noteikti nevarētu izdarīt klātienēs ar visiem vakara mājas darbiem, tā kā mums ir ar ko salīdzināt, meita no 3. klases tikai mācās. Tālmācībā, jā, tā kā mums ir ar ko salīdzināt, tur nevar tie apjomi, kas ir ar visiem tiem mājas darba vakara ilgo darīšanu, tā kā jā, tā ir liela priekšrocība. Jā, kas vēl? Tāds, negribās teikt brīvais režīms, tas daudziem varbūt liekas, ka tur īsti nekas nav jādara un ka bērni tādā, čiliņā tur dzīvo, viņi bezmaz dara, ko grib un īsti nemācās. Tas tā nebūtu nav, bet, kad es vecākiem stāstu parasti čiliņā, ka viņi tur darās, tas nozīmē, ka viņi var izvēlēties savu laiku, cik viņam tam vajag tai mācībai, cik vajag tai mācībai. Bērns pats jau tagad jau visu jau sakārto. Es tur izdarīšu tajā nedēļā to darbu, man būs tik daudz brīvais laiks, pēc tam viņai tur 2 nedēļas brīvs laiks, viņa tā kā nepiedalās vispār tajās mācībās. Viņai ir brīvs laiks. Tas ir arī ļoti liels ieguvums tieši no tālmācības. Es neticēju sākumā, ka man bērns tā tiešām var pats visu organizēt. Man likās, es bieži dzirdēju, jā, tālmācība tur bērniem iemāca tā kā pašam tur organizēt laiku, mācīties un visu. Un man likās, ok, jā, bet tas nebūs par manu bērnu, man vajag tur pastāvēt klāt un visu. Un tas bija tas, ko es arī sevi iemācījos to, ka man nevajag bērnam stāvēt klāt, man nevajag viņu tur ar pirkstu bakstīt un kontrolēt un visu. Un tas tāds mans superīgs ieguvums arī, kad es iemācījos paiet malā, ļaut viņai darīt pašai. Un es redzu, ka viņa to visu var, jā, to var, man liekas, katrs. Un viņa visu organizēta, viņa citreiz man tur nāk pastāsta, jā, bet man tur ir plānā, es tur izdarīšu tos darbus, izdarīšu to tur, un tad es pārskatīšu visu vēl to vēl, un tas nav tāds pļap, tur vienkārši tur ķeksīšu pēc, ko es arī atgādinu, mums nevajag tiekties tur pēc kaut kādiem, es nezinu, standartiem, tu jēgpilni to izdari, un jā, es izņemu cauri visu vielu, izskatu, un jā, tas arī ir ļoti liels ieguvums, kuram es pat neticēju sākumā, ka tiešām bērns var tā sēdēt un pats visu izdomāt, saraktēt pa plauktiņiem savu laiku, savus darāmos darbiņus, visu nokārtot. Tā kā jā, tie ir arī vēl tādi ieguvumi. Citiem vecākiem nebaidīties. Tā kā tas pilnīgi visās jomās mūždien tās bailes mums visur bremzēt. Nebaidīties mēģināt. Tā kā, ja ir tā aizdoma, ka varētu mēģināt, pamēģināt, tā kā es citiem arī saku, bet tu jau vari mainīt, tu taču vari, ārpēc galīgi nesanāks, tā kā atkal maini, tu skaties, pamēģini kaut kādas, neturēties pie tiem stereotipiem kaut kāda dzirdēta, jo tas tiešām tik ļoti, es, redzu, cik ļoti vecāki nemaz nezin, kā tas notiek, un tad viņiem ir tādi pieņēmumi, un viņi man stāsta par saviem pieņēmumiem, un es saku, pag, nē, tā jau nemaz nav, tur tā kā ir pieņem, tā kā jūs esat iedomājušies. Pamēģināt, vienkārši, nebaidīties pamēģināt, jo nekas jau tur, neko jau jūs tur nenogriezīs baigo tur gabalu, jau visu neko atpakaļ nevarēs atgriezt, tā kā, jā, tomēr, kā jau visās citās jomās, kad gribas kaut ko jaunu uzsākt vai pamēģināt, ka mums parasti tās bailes bremzē, bet, nebaidīties, pamēģināt. Un ja ir kaut mazākā aizdoma, kad tālmācība, tad noteikti visu Latvijas vidusskolu, jo, tāpēc, kad, aura cita tāda pieeja, kādi tie pedagogi, visi tādu mieriņu tādu sniedz, tādu bērni uzklausīti, tādi sadzirdēti,
viņi drīkst kļūdīties, viņi drīkst savu viedokli teikt, un kaut vai tas ir vispār, tur gandrīz vai ne pa tēmu, viņš ir uzklausīts, jā. Ja viņš pasaka nepareizi, viņš tā kā netiek uzreiz strostāts, bet aicināts padomāt no citas puses, varbūt, ja tu tā padomāt, kā tev izskatās, un tad bērns nonāk līdz kaut kādam viedoklim, un tas, cik pedagogiem ir pacietība tajā visā tur ņemties uz riņu, tā kā, pamēģinam no tās puses, un tad tā pamēģinam, un visu, un jā, tas ir neatsverami vienkārši tās sajūtas, ko sniedz, un tas, kad mums ir ar ko salīdzināt, jā, man ir bijis tādā skolā, un ir bijis tādā skolā, un tā kā, viennozīmīgi iesaku un mēģināt un pamēģināt un nebaidīties, un tad jau viss izdosies. Tad jau paši jutīs, kur ir foršāk. Tas ir mans izaicinājums tagad, no kur es tā kā, ir tāds neliels satraukums, ko būs, jo lielāmētās gan no 3. klases, tas tomēr bišķiņ savādāk ir maziņais. Tas man arī būs jauna pieredze, kā tur tagad būs no jauna, bet man ir diezgan mierīgs tāds, es tā kā neesmu baigi nobijusies, bet mazliet tāds tā kā neziņa. Tas, ka neziņa, bet es pilnīgi noteikti metos tajā iekšā, man nav domas, jo man ir pieredze ar vecāko meitu, es zinu, kā tā skola ir, es zinu, ka es viņu dod labās rokās, ka tur būs strādās tikai ar tiem foršākajiem cilvēkiem, tev tur pretī sēdēs, tik tiešām atsaucīgi, tādi mīļi cilvēki, kad tur neko nevar sabojāt, jā, mēs esam nolēmuši, mēs laidīsim arī mazo meitu tālmācībā. Es apzinos, ka kaut kādu droši vien momentu vajadzēs arī tā kā manu iesaisti tajā visā, bet cik to laiku var tur kārtot, tas pat netraucēs. Es jau ne darbam, ne kādām citām lietām, jo tā ir tālmācība. Tu darbiņu var izdarīt no rīta, pusdienā, vakarā, sakārto savu laiku, kad tas bērns ir gatavs, man nevajag viņu strostēt. Tagad visiem ir jāmācās. Šobrīd ir zemes laiks, kad visiem ir jāmācās. Tad, kad tu esi gatava, atnāc, mēs parunāsim par to, mēs izdarīsim to darbiņu. Tur nav man jāstāv ar pirkstu klāt un jābakst, ka tev tieši tagad. Tāpēc par to tādā ziņā es esmu mierīga. Es domāju, ka mēs ar to jātop tiksim galā, jo mums ir forša vieta.